Sveiciens visiem klātsošiem. Ļoti liels prieks, ka jūs esat atsaukušies. Paldies visiem, ka jūs izdomājat, ka ir jēga veltīt laiku mūsu skolas kopīgā stāstā un mūsu kopīgā izaugsmē. Šis ļoti svarīgi. Tātad sapulces temats ir pašvadītā mācīšanās. Un, ja konkrēti, tad esam šobrīd uzaicinājuši mūsu skolas atsevišķos vecākus. Nevis uzaicinājuši, bet izsludinājuši, un šie ir tie cilvēki, kas ir pieteikušies, kad ir ar vēlmi parunāties par to, kā viņu ģimenē notiek šis te pašvadītās mācīšanās process, ko viņi ir darījuši, lai palīdzētu saviem bērniem, lai viņu bērni kļūtu patstāvīgi, lai spētu paši plānot, paši organizēties, paši mācīties, un lai tas viss process katrā ģimenē tāds harmonisks un mierpilns ir. Es ceru, ka mēs dzirdēsim baigi labus komentārus šodien. Tas ir viens. Otrs, jā, kā jau teicu, šo sapulci mēs ierakstām. Tāpēc lūgums ir atslēgt visiem mikrofonu tajā brīdī, kad mēs nerunājam, un celt rociņu tajā brīdī, kad mēs runājam. Tas mums noregulēs plūsmu, bet to jau jūs visi ziniet, ne pirmo reizi mums vecāki sapulcējās tiešsaistē. Jā. Šīs sapulces mērķis, kā jau teicu, ir dot citiem vecākiem vērtīgu informāciju. Tāpēc, kad ja ir tāda situācija, ka kādam viss sanāk un viss strādā, bet citam kaut kas nesanāk tā, kā gribās, un gribās mest plinti krūmos, tad ir jāsaprot, ka tiem, kuriem sanāk, tā nav vienkārši veiksme, tas nav kaut kāds brīnumstāsts. Tam visam apakšā visticamāk ir kaut kādi soļi, ko tas, kuram nesanāk, viņš to vienkārši izlaidis. Tā tad ir kaut kāda sistemātika, ir kaut kāda algoritma, ir kaut kādas metodas, ar kurām citiem sanāk. Un, ja jūs to zināsiet, tad jums ir arī stipri palielināta iespēja, ka sanāks arī jums. Uzreiz klāt piebilde, jebkas, ko mēs šodien runāsim, tas, kas dara vienam, tas nedara otram. Līdz ar to, protams, ka kritiski jāizvērtē situācija, jādzird starp rindiņām, jāredz un jāuztver doma, jāizdomā, kā to vislabāk ieteikt un īstenot savā ģimenē. Tanī pašā laikā pilnīgi noteikti tas, ko mēs apskatīsim šodien, un tanīs pieredzēs, ko mēs padalīsimies, tie nav vienīgie soļi, tie nav vienīgie ceļi. Jums ir jāmeklē pašiem, līdz jūs atrodiet. Tas ir ļoti svarīgi, jo pašvadīt mācīšanās pēc savas būtības, tas ir punkts, kurā mēs pārstājam runāt par ārējo motivāciju, to, kas notiek ikdienā skolu vidē. Tātad skolotāji cenšas izpildīties, viņus tur strostē no visām pusēm, māca, kā viņiem būtu labāk jāpasniedz un tā tālāk. Kā lai viņi izpildās, lai aiznestu līdz bērnam informāciju, lai bērnus uzvestu uz tā ceļa, ka bērni grib mācīties. Tad ir vecāki, kuri dara tieši to pašu, ar atbildību pieķerās un mēģina savus bērnus virzīt, un instrumenti ir dažādi, kā katrs ģimenē to īsteno. Bet stāsts ir par to, ka tā viss ir ārējā motivācija. Mācīšanās, viņa nedarbojās no ārējās motivācijas, viņa darbojas tikai no iekšējās motivācijas. Tātad mums ir jāpanāk saskaņa ar bērnu, ka bērns piekrīt, ka viņš mācīsies. Un piekrīt viņš tad, ka viņam ir skaidri spēles noteikumi, ka viņam nav nokauta tā dabiskā vēlme mācīties, ka viņš ar prieku un ar izpratni ķerās klāt un zina, ko darīt. Tad tās visas lietiņas sāk notikt. Tā kā es ceru, ka mēs šodien dzirdēsim vērtīgus viedokļus un padomus, un ceru, ka daudziem tas noderēs. Un bonusā no skolas puses ir vēl sagatavots viens materiāls. Tātad mūsu skolas logopēda Jānis Sprūžs ir sagatavojis prezentāciju par atšķirību starp palīdzēšanu bērnam un par izdarīšanu bērna vietā. Šie procesi ļoti, ļoti bieži saplūst kopā vecākiem ikdienas steigā, ikdienas darbu ritumā. Pat nepamana, kad pieslēdzās fiks, kaut ko mēs tur palīdzam, mēs kaut ko paskam priekšā, šita mēs piekoriģējam, tur mēs kaut ko izdaram. Gala beigās mēs esam izdarījuši bērnam lāču pakalpojumu, jo mēs viņa vietā esam izdarījuši, nevis viņu atbalstījuši. Un šeit ir jāsaprot to, ka atšķirība ir bieži vien tad, ja ļoti fokusēti mēs tiešām padomājam par šo jautājumu, tieši no šāda aspekta, cik daudz mēs izdarījām bērnu vietā un cik daudz mēs palīdzējām viņam. Tātad mērķis palīdzot ir uzvedināt viņu pašu uz ceļa, ka viņš saprot, kādi ir nākamais soļi, vai kāds ir nākamais kaut vai viens solis. Ja tas darbu zilonis priekšā ir liels, tad bērns visticamāk neredzēs no sākuma līdz beigām, kas viņam ir, kādi soļi ir jāspēr, kas viņam jādara, lai viņš nonāk līdz rezultātam. Mums pieaugušiem ir cita dzīves pieredze, esam skolas visi kaut kādas pabeiguši, kaut kā mēs to izdarījām, tas nozīmē, ka mēs zinām un spējam šajā punktā vairāk.
Un tad mūsu uzdevums ir bērniem kā reiz šo te nākamo solīt priekšā izgaismot, bet tā, lai nevis mēs esam pateikuši, un tagad tu dari šito, pēc tam tu dari šito, bez analīzes pa vidu, bet tā, lai mēs uzvedinām, lai viņš zina, kāpēc tas solīts tiek izvēlēts. Ja tas ir panākts šādā veidā, tad tā izpratne beigās veidojās, un tad arī līdz tam rezultātam aiziet, un beigās saprot bērns, ok, šāds ir tas punkts, kā mēs risinām jebkuru problēmu situāciju. Šobrīd skolas procesā mācības, vēlāk dzīvē, jebko citu. Viss ir vienādi. Skola ir tāds mikromodelis lielai dzīvei, kur dikti nesāp, ja kļūdās. Dzīvē mēdz būt daži soļi, kuros sāp daudz vairāk, ja mēs kaut ko nepareizi esam izdarījuši, bet ne par to stāsts. Tātad aizgājis. Sākam. Visiem viss skaidrs. Tā, tagad es saprotu, ka man ir jāsameklē vienkārši mana prezentācija. Iespējams. Jā, man viņa ir Canvā, šis ir meitas dators, tātad es viņu atrodu. Viss kārtībā sanāks. Baigi forši, man patīk, ka, lūk, šis jau ir pirmais punkts, ko mēs varam sākt runāt par tālmācības skolu, ka vecāki arī mācās, jo bērni ir turpat blakām un vecāki uzzina tik daudz foršas lietas, piemēram, man ir fizika, ķīmija, wow, man ir tāds sajūta, ka es vēlreiz eju skolā, jo tur man bija pilnīgi tumša bilde. Prezentēt, pilnekrāna režīmā, tad mēs visi skaisti redzēsim. Wow! Tev sanāk, apsveic. Arī kāds iemācīt. Labā sajūta. Tiešām, šis ir stāsts tiešām pirmais punkts, ka man ļoti patīk mācīties kopā ar savu bērnu. Es nedaru viņu vietā, bet es pati priekš sevis baigi daudz iegūstu. Nu jā, ejot tālāk, tātad īsi un skaisti par to, kad, kā tas vispār, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, kāpēc mēs esam Vislatvijas vidusskolā. Šeit mēs esam jau no vidusskolas paša dibināšanas sākuma. Īstenībā tad, kad es uzzināju, ka Mārtiņš Arvils veido jaunu skolu, tas bija tajos dūlējos gados, dūlējā laikā, kad visa pasaule bija sajukus prātā. Un mēs bijām tik ļoti noguruši no tā visa bardaka, kas bija saistīts ar izglītību un visu pārējo saistībā ar to, kad mācības nenotika, un tad viņas atkal notika, un tad viņas notika klātienē, un tad viņas notika attālināti, vienkārši baigais bardaks bija, un šī tālmācības būtībā šis modelis likās, beidzot būs kaut kas baigi foršais. Tātad šeit mēs esam visus 3 gadus, 3. gads jau iet, sākām 6. klasē, tātad 6., 7. šobrīd meita ir 8. klasē, 8. klase beigs. Kāpēc tālmācība? Tāpēc, kad arī šis stāsts par to, ka mēs dzīvojam laukos, lauku viensētā, lauku vidē, gana tālu no sabiedriskā transporta, esam atkarīgi tikai no personīgā transporta, un tas viss tā arī šī te raustīšanās, braukāšana uz skolu, visi šie agrie rīti. Viss tas, kas saistās ar to, kad jau bērnam nav skola 10 minūtes līdz skolai, tad, attiecīgi, mums tas stāsts arī bija tāds diezgan tie agrie rīti un vēlie vakari, kad ir atpakaļ un tā visa vēl mācīšanās un mājas darbi un viss tas kaut kā likās. Vārds sakot, ir tā sajūta, ka tā esoša izglītības sistēma bija tā kā, īstenībā viņa ir beigusi savu pastāvēšanu, viņa vienkārši eksistē vēl. Bet galvenais ir tas, ka mēs jau 20 vairāk gadus esam vairāk vai mazāk saistīti ar alternatīvu izglītību, ar mājmācību, ar visu to. Sakot, mēs jau tāda alternatīvā ceļa gājēji jau no paša sākuma, kopš man vecākajam dēlam ir 27, un tas viss sākās ar to, tad, kad viņam palika 5 gadi. Pirms jau 22 gadiem viņam palika 5, un tad mēs sapratām, ka būs jāspēr tas solis, ir tas obligātais iesaukums, tuvojās obligātai izglītībā, un tad mēs sākām meklēt šos alternatīvos ceļus, jo esošā izglītības sistēma jau tobrīd likās, nav kaut kas tur, nav ritīgi. Mājmācība viņam it kā nederēja, jo viņš bija gana komunikabls un viņam ļoti patika vienaudži tanī laikā, 5-gadnieki, 6-gadnieki, viņam patika, vēl arī šobaldien viņam patīk ne ļoti daudz, bet viņš ir tāds, teiksim, tā sabiedrības dvēseli kompānijās. Un tad mēs sapratām, ka mājmācība šim bērnam īsti nederēs, lai gan mēs arī tanī laikā jau tam bijām gatavi, par to tanī laikā nerunāja.
Tas varbūt ir saistīts ar to, ka visi mani bērni ir dzimuši arī mājās, jau arī tanī laikā, un vienkārši tas tā, tās likumsakarīgs solis, ja jau mājās viņi ir dzimuši, tad tā mājmācība un viss šis alternatīvais ceļš, un kaut kā sākām interesēties par šo alternatīvu izglītību, un tad mēs nokļuvām drusku tautskolā pie Ojāra Rodas. Pamazām. Tad jau gan bija otrais dēls, jau pieteicies, viņam bija 2 gadi, vecākajiem jau bija 7, un tad kaut kā, viss tas tā aizgāja, mēs vienkārši tādu alternatīvu izglītību sākām draudzēties, un tā kā 3. bērnam tas jau ir likumsakarīgi, šobrīd jau tās lietas ir tik ļoti sakārtotas, un jā, un tā mēs to ceļu vienkārši ejam, un paldies Dievam, ka drīz jau tā pamata izglītība būs aiz muguras, un mēs šo izglītības ceļu, kā vecāki, būsim izstūrējuši to kuģi pamazām, tā kā mēs to gribējām. Stāsts ir par to, ka mēs vienkārši kā vecāki arī meklējām labāko, ko tanī brīdī var piedāvāt, un stūrējām to izglītību, bērnus arī virzījām tā, ka viņi var izvēlēties. Viņi ir mācījušies arī parastajās skolās, arī parastajās vidusskolās, arī klātienē. Vecākie puikas ir beiguši ģimnāziju, viens ir vidusskolu beidzis, un šobrīd studē augstskolās, jau ir pabeiguši jau maģistratūrās, bet viņi zina šo ceļu, ja tev nepatīk viens izglītības veids, tu vari izvēlēties tādu, tu vari iet pilnīgi alternatīvu ceļu, un tas, manuprāt, arī ir tas, ko Vislatvijas vidusskola piedāvā, ka šeit arī ir tie modeļi dažādi. Tu vari izvēlēties, kā tu mācies, kad tu mācies, kur tu mācies. Tā ir tas brīvības, tas faktors. Stāsts par to pirms sākt tālmācību. Vispār pirms sākt šo te izvēlēties bērna ceļu, kā viņš iegūs izglītību. Tas ir stāsts par to, ka mēs kā vecāki zinām vislabāk, kāds ir mūsu bērns. Vai viņš ir sevī vērsts vai uz sabiedrību vērsts, vai viņam ir vajadzīga liela draugu kompānija un liels tāds tusiņš, burziņš 24/7, vai viņš ir vienpatis, kuram vairāk patīk būt ar sevi, iet dziļumā, pētīt kaut ko, kad viņam traucēja apkārt ir viens vai tur, labi, 1, 2 draugi vēl jā, bet līdz ko ir plašāks draugu loks, tā sākās stress lielā kolektīvā, vai bērnam patīk klusums, vai viņam netraucē troksnis. To vislabāk mēs varam kā vecāki izvērtēt. Un bieži vien ir tā, ka bērns, kad viņš ir mazs, teiksim tā, pirms skolas vecuma, viņam šī vajadzība var būt viena, viņš aug lielāks, un tā vajadzība sāk mainīties. Viņš tā kā tāds tauriņš no kāpuriņa tā verās vaļā, un vecāki tikai brīnās, wow, tad viņam nepatika tie draugi, tagad jau viņam vajag draugus, tad viņam nevajadzēja tusiņu, tagad viņam vajag bieži vien arī, varbūt arī ir otrādāk bērnu dārzā, viņš ir komunikabls un visiem draudzējās, viņš aiziet uz 1. klasi un pēkšņi viņš aizverās, vai tas ir no kolektīva atkarīgs vai no skolotājiem, tur arī ļoti daudz šie ārējie faktori to bērnu ietekmē. Un tad vienkārši kā vecākiem ir ļoti jāizvērtē šīs te bērna pusauģu vajadzības par to, kas ir viņa vajadzība. Nevar būt tā, ka vecāki tagad izdomā visu, mēs tagad mācāmies tālmācībā vai mājmācībā, vienalga vējam kaut kādu alternatīvo ceļu, un tas ir kaut kas pretējs bērna vajadzībai. Tur vajadzētu ļoti, ļoti, ļoti izvērtēt. Arī tās bērnu koncentrēšanās spējas, cits mācās kaut ko apgūst klusumā, sevī iekšā, savā telpā, citam vajag šo aktīvo vidi apkārt, viņš labāk mācās kopā ar citiem. Un tad attiecīgi atkal ir tas nākamais solis, kad jau bērns aug lielāks, jo viņam vairāk parādās savas tās intereses, kas ir pulciņi, viņš jau sāk izvērtēt jau savu mērķi, bieži vien jau tas parādās jau 2., 3. klasē, jau bērns jau ir, mēs jau redzam, uz kurien viņš iet, vai viņš ir tas zinātnieks, pētnieks, vai viņš ir mehāniķis, viņam patīk kaut ko labot, vai viņš ir ar dabu saistīts. Tur arī ir, es vienkārši tagad stāstu to savu pieredzi, jo šis ir 3. bērns, un tā ļoti labi var redzēt, ka katrs no viņiem ir pilnīgi savādāks. Pilnīgi tāds sajūta, ka viņam visiem 3 ir dažādi vecāki. Reizēm tāds sajūta pārņem. Man liekas, tas diezgan daudziem vecākiem ir, ja viņiem ir vairāk nekā 2 bērni, viņi saprot, ka tie bērni ir tik nenormāli dažādi.
Nu jā, un šis te arī tā laika plānošana, kas saistās ar šiem te pulciņiem, ka bērnam parādās tās savas intereses. Vienam patīk dejošana, vienam patīk sports, vienam patīk gleznošana un vēl kaut kas. Un tad vienkārši, lai bērns varētu šos te pulciņus, tās savas vajadzības un intereses apvienot ar mācībām, lai mācības, es pat teikšu tā, lai mācības netraucē savam mērķim. Jo bieži vien ir tā, ka mācības, kas ilgs no 9 rītā līdz 4 pēcpusdienā, bieži vien tas rada tīri fizisku un arī garīgu nogurumu. Un tad tu savam mērķim vairs nevari pieslēgties tik ļoti, cik tu vēlies. Tu vēlies sevi tā kā pilnveidot sportā, vai tu vēlies gleznot, vai tu vēlies komponēt, tu to nevari, jo tas tīri fiziski nogurs no mācīšanas, kas notiek tā kā klātienes skolā, kur ir šis sadrumstalotais stundu grafiks, kur tev ir visu laiku šis tāds temps, kuru tev dod tā ārējā vide visu laiku, tev dod tādu milzīgu tempu un tev dzen uz priekšu. Tas bieži vien traucē savam mērķim. Mums ir tāds savs ģimenes iekšējais humoriņš. Ja darbs traucē tavam hobijam, tā kā hobijs ir saistīts ar tavu sirds dvēseles darbu, tad darbs ir jāmet pie malas. Tas ir saistīts arī ar mācībām. Ja mācības traucē tavam mērķim, tavam ne tikai vaļaspriekam, ne tikai priekam, bet tavam mērķim, tavai izaugsmai iekšējai, kas ir tavs sirds izaugsme tāda saistīta ar šo te, tad mācības, jā, es esmu no tām mamām, kas ļauj arī nopelnīt tos 4, ļauj nedarīt uz pilnu klapi līdz 8 vai 9, tā ka dziļumā tajās sfērās, kas nav. Tev ir jāzina pasaules uzbūve, cilvēku telpa un valodas tanī komunikācijas līmenī ar dabu un cilvēkiem, bet tev nav jāurgi visas tēmas dziļumā. Un tāpēc es ļoti gribētu, lai arī Vislatvijas vidusskola pamazām iet šo te izvērtē bērna šo te mērķu vajadzības un jau tā kā, teiksim, no 6. klases ļauj viņiem iet kaut kādus tos savā lauciņā dziļumā. Un pārējais viss ir testa veidā nokārtojumi un liekam viņiem mieru. Tas tāds ir. Tā kā tāds ieteikums. Jā, un tad nākamais ir pirms šīs uzsākšanas, pirms mēs izlēmjam, ka mēs ejam tālmācībā, izvērtējam sevi kā vecākus. Vai mums ir visas iespējas un vai mēs spējam būt bērniem līdzās, tad, kad viņi sāk šo te, jo mazāks bērns, jo vairāk ir jārēķinās ar to, ka tas prasīs vairāk laika, un es pieliku arī nervu no vecākiem, lai bērns saprastu visu to, kas skolā notiks, kā tas notiks, visas šīs interneta tehnoloģijas un visu to vidi, to laika plānošanu, jo mazāks bērns, jo vairāk tas laika prasīs no vecākiem. Un īstenībā tas ir stāsts par to, ka arī lieliem bērniem, arī manam 8. klasniekam ir baigi forši, kad viens no vecākiem 24/7 ir pieejams. Vai viņš ir pieejams klātienē vai pa telefonu vai kaut kur, jo bieži vien gadās dažādas ķibeles, gan ar internetiem, ar elektrībām nevaram pieslēgties un kaut ko tādu. Un tad ir forši, kad ir tas vecāks, kad viņš jūt to pleca sajūtu, es esmu līdzās. Tā ir mana subjektīvais viedoklis, ka tālmācība nederēs ģimenēs, kur vecāki strādā pilno darba laiku, ejot uz darbu 8 no rīta un nākot mājās 6, 7, un tas bērns visu dienu sēž viens pats mājās un cenšas mācīties. Ir sevišķi 1, 4 klasēm, man liekas, es nezinu, tas ir mans subjektīvais viedoklis, man liekas, ka tas nestrādā. Es nezinu, varbūt tas ir mans tikai tāds viedoklis, bet man liekas, ka vecākiem ir jābūt ļoti klātesošiem šī procesā, kas saucās vispār arī mācīšanās, arī tad, ja bērns mācās klātienes skolā. Vecākam ir jābūt klātesošam. Viņš nevar būt tā, ka es tagad savu bērnu palaižu skolā un viss, nopūšos, notraucu vietas no pieras un visas savu darbus izdarīs un baigi forši. Tagad par viņu parūpēsies kā cits, viņam visu iemācīs, viņu tur izaudzinās un viss būs baigi forši. Tālmācības skolā vēl jau vairāk
Vecākam ir jābūt klāt, vecākam ir jāiesaistās šī procesā, bet stāsts ir par to, ka mēs esam līdzās, mēs atbalstam, mēs turam tā kā roku uz pulsa, mēs paspiežam roku par sasniegumiem, mēs mazliet papliķējam, tā kā, nu, ja vajag kaut ko padarīt, bet mēs nedaram bērna vietā. Mēs nedaram, tas ir baigais kārdinājums. Redzēt, tu stāv viņam aiz muguras, tu tā kā redz, viņš pild kaut kādu testiņu. Bāc, bet šis taču ir tik vienkārši, nu, palaid mani bez mazliet. Tā reizēm ir tāds baigais kārdinājums tāds. Bet tas ir stāsts par to, kad mēs esam, jā, mēs atbalstam, mēs esam līdzās, bet nedarām. Un ja vecāki, tas ir baigi sevi jāizvērtē. Vai es esmu gatavs tam, ka mans bērns kaut ko neizpildīs, kaut ko neizdarīs. Es to zināšu, es to redzēšu. Es nebūšu tā kā skolā, ka es nezinu, ka viņš neizpilda. Es zinu, ka viņš neizpilda. Es redzu, ka viņš, piemēram, uzraksta ar kļūdām kaut ko ekrānā. Es esmu turpat blakus, es redzu, ka viņš raksta ar kļūdām. Bet es nedaru viņa vietā. Jā, es varu gluži kā skolotājs parādīt, paklau, paskaties, rekur, šito vēlreiz pārbaudi. Bet nedarīt, un vecākiem tas ir ļoti jāizvērtē. Vai es esmu tam gatavs? Vai es esmu gatavs redzēt, kā mans bērns kļūdās manā acu priekšā, bet nelikt viņam uzreiz to spilventiņu apakšā? Tas, manuprāt, arī prasa no vecākiem tādu iekšējo gatavību, tādu nobriešanu kaut kādu. Nu jā, tās ir manā prātā tās svarīgākās lietas, kas man likās, pirms mēs vispār pieļaujam domu, ka mēs iesaistamies tālmācības skolā, izvērtēt šos te kritērijus, kas varbūt nesaistās tik ļoti ar kaut kādu materiālo vidi, kas saistās vairāk ar tādu, nu, iekšējo tādu vērtību, kaut kādu izpratni un kaut ko. Tad ir tad, kad mēs esam nolēmuši, visu mēs sākam. Mēs tagad rakstam dokumentu, mēs tagad esam iesniegumu uzrakstījuši, mēs tagad sāksim mācīties tālmācības skolā. Pirmais, kas ir ļoti svarīgi, lai bērnam ir sava telpa, sava vieta, kur viņš jūtās brīvi, ērti, droši un arī veselībai draudzīgi. Ja būsim atklāti, sēdēšana pie datoriem, šis mazais cilvēks ir nolēmis piedalīties visās tiešsaistēs, kas bieži vien ir diezgan daudz, tīpaši pašā sākumā, tad, kad sākās skola, bija 6, 7 tiešsaistes. Tad ir ļoti svarīgi, lai tā telpa ir, lai viņa vide, kur viņš mācīsies, sēdēs pie datora, ir viņa ķermenim draudzīga. Lai ir visas šīs te materiālās lietas, kas ir galds, krēsls, apgaismojums un visas šīs te lietas, lai tās ir bērnam tieši piemērotas. Nevis tikai, ka mēs nopērkam viņam galdu un krēslu, bet lai mēs skatāmies, ka tas ir. It kā tie ir sīkumi, bet bērns pie šī telpā pavadīs ļoti, tā ir viņa darba vieta. Tas ir viņa darba vietas iekārtojums. Un pie tā vajadzētu piedomāt. Tā kā arī sarunā ar bērnu, kā viņam ir ērtāk. Cits varbūt vispār nemācās pie galda. Viņš mācās dīvānā, gultā uz grīdas, es nezinu, ārā šūpuļtīklā, piemērotos laika apstākļos. Ir dažādi bērni, viņiem patīk dažādi mācīties. Bet tomēr to visu tad paskatīties, ja viņš mācās gultā, tad padomāt par to, lai arī gultā viņa ķermenis nav tā, ka viņš kaitē pats sev veselībai mācoties. Tad šīs te lietas, kas saistās ar datoriem, ar kamerām, ar mikrofonu. Tas arī ir, mēs bieži vien. Es arī dzirdu vienkārši, kad meitas klasē vēl ir, man nestrādā kamera, tur mikrofonam kaut kas noticis. Var jau būt, ka nestrādā, bet bieži vien bērnus tā arī izbrauc. Kad viņš pasaka, ka nestrādā kamera, bet tur īstenībā tā kamera jau strādā, viņš tikai neslēdz iekšā. Tātad vecākiem būs tīri materiāli jāieguldās tanī. Labs interneta pieslēgums. Latvijā tādā ziņā ir forši, ka mēs nevaram sūdzēties par interneta pieslēgumu. It kā visur Latvijā viņš ir, bet bieži vien, sevišķi tie rudeņi, ziemas, kad ir lielie vēji, mums bieži vien mūsu mājā arī pazūd elektrība. Tā kā mums ir jādomā par to, lai tas netraucētu. Kad bērnam ir jābūt gatavam, ja šādi te gadās, bet vecākiem būtu tā kā par to jāpadomā, lai šis interneta pieslēgums, kas ir atkarīgs, piemēram, rūters no elektrības, lai tas nepazūd kādā svarīgā dzīves momentā. Nākamais šī vidē, protams, ir par rokai visi mācību materiāli. Tā ir tālmācības skola, ir forši mācību materiāli, visi ir datorā pieejami.
Bet varbūt tā ir mana kaut kāda vecā skola, ka man tomēr patīk tās taustāmās grāmatas. Es šobrīd arī sēžu pie meitas galda un te vienkārši pastiepjot roku ir šitās visas foršās mazās tās špiku grāmatiņas. Beigām miglā pazūd kaut kur šitās mazās špiku grāmatiņas. Kaut kāda beigā migla tur rādās kamerā. Bet vienkārši viņi pastiepjot roku, un te ir daudz, te ir arī klasiskās mācību grāmatas, tur ķīmija, pamatskolai, dažādas vārnīcas, angļu, krievu valodā, visādas te nokarināta plakāta pie sienām ar pareizrakstības tabulām un visām tām lietām, kas palīdz tanī mirklī, kad notiek šī tiešsaiste, kad viņi mācās tiešsaistē. Viņa uzreiz var sameklēt šo te informāciju, un, protams, arī kārtojot pārbaudas darbus, viņai viss ir pa rokai, viņa var paņemt un uzreiz darboties arī šīm mācību grāmatām, ne tikai informāciju meklēt datorā. Man liekas, ka tas ir arī jāmāca bērniem. Nu, viņiem ir jāprot darboties gan ar interneta materiāliem, gan arī ar klasiskajām grāmatām, kas ir drukātajā veidā, drukātais vārds. Protams, šīs lietas, ko mēs pārbaudījām pirmajā gadā, likās, kad varbūt, kad vajag šiem te pierakstiem, ko viņi veic tiešsaistēs, kur viņi mācās, kur viņi veic šos te dažādus aprēķinus, pierakstus un visu pārējo, tā kā varbūt tās pašas klasiskās burtnīcas, bet ļoti ātri pirmajā pusgadā jau sapratām, ka te derēs jau brāļu pieredze, kad īstenībā visus mācību priekšmetus var rakstīt vienā lielā, biezā A4 kladē. Tas ir ļoti forši, bet mēs tā kā palikām pie tā, ka šobrīd ir matemātikai, fizikai, ķīmijai klades, un, piemēram, matemātikā viņai tā klade ir no 6. klases iet līdzi. It kā tie paši pamatiņi, kas bija 6. klasē, 7., 8., jo bieži vien viņi iet dziļumā, bet tas pamatiņš kaut kur ir aizmirsies, es pašķiru to kladi, tā kā neķēpājamies ar tām mazajām burtnīciņām, kas bieži vien pazūd, un tad nākamā gadā viņas metam ārā, bet pērkam tā kā biezo kladi, kas ir vienam mācību priekšmetam, kurā tad arī uz vākiem var rakstīt formulas, mazi špikarīšus pašam priekš sevis un tādas lietas. Man liekas, ka tas ir diezgan būtiski vecākiem arī šis te, tad, kad viņi sāk. Jo skolā mēs zinām, parastajā klātienes skolā ir standarta burtnīcas, kuras ir atbilstoši jāizpilda, lai viņas atbilstu kaut kādiem normatīviem tur, bet šeit mēs varam tā kā brīvāk izvēlēties to pierakstu formu. Tas ir viens no faktiem, kas palīdz mācīties pašam saprast, ka es mācos priekš sevis, es veidoju savus pierakstus, tā kā es viņus varu saprast, un es viņus arī mācīšu arī viņos orientēties. Tu vienkārši centies saprast to savu bērnu jau no pirmās dienas, tad, kad viņš jau ir piedzimis. Tu viņu vienkārši centies saprast, tu viņu centies pieņemt kā neatkarīgu cilvēku, jau kā personību tu viņu pieņem, un tu viņam esi līdzās, un tu kā vecāks, un tas ir arī tavs lielais pienākums tāds, tu viņam esi līdzās, tu skaties, viņam šobrīd interesē tas, tu no savas vecāka puses dod kaut kādu materiālo, šo te ieguldījumu, kaut kādu tur, es nezinu, tur transporta koordinēšanu vai kaut ko, bet tu viņam dod iespēju izzināt pasauli, izzināt pašam sevi un nebūt tādai rokas bremzei, kur tad tur atkal, tur apmēram tur pusgadu pamēģināja, ja tev nepatika, nē, tev ir jāspiež tagad līdz uzvarošajām beigām. Nē, viņš pusgadu pamēģina, viņam šis te nebūs, viņš iet tā kā tālāk būt tā kā kopā ar bērnu, bet es teikšu tā kā viņš iet pa priekšu, tu viņam esi solīti aiz viņa. Un tu skaties, tu pēti, viņš ies tur, ir ļoti grūti noformulēt tieši tādu, tā kā tu teici, tu īstenībā sākumā mani jau mazliet sabaidīja ar šo te, kādas bija tās metodes un darbības. Tas mazliet sabaidi, jo tu jau kā vecāks ikdienā dzīvojot ar bērnu, tu man liekas pats arī zinot, tu domā, kādu es metodu tagad pielietošu, kad es viņam tur kaut kas tur nesanāk. Nē, tu vienkārši esi un tu jau arī kā vecāks kļūdies. Nav jau tā, ka viss ir ļoti, ļoti forši un viss sanāk, un tu esi baigais ideālais vecāks, kurš tur rītīgi, tur savu bērnu arī, un bērns tev ir pilnīgs eņģēlis, viņš tur mācās un sevi izzina un ir šausmīgi pozitīvs, un viss, nav tā, tas ir 50 uz 50, vienkārši vecāki arī kļūdās un bērni kļūdās, bet tas ir stāsts par to, ka mēs
Mēs saprotam, mēs ļoti daudz runājam. Varbūt tas ir tas, kad mēs ļoti daudz cenšamies sarunāties. Arī tagad, kad bērni jau man ir lielie, viņiem ir savas ģimenes, mēs ar viņiem sarunājamies par problēmām, par priekiem, par visu to, kas viņiem tā kā ir interesants, kas viņus tajā brīdī saista. Es kā vecāks klausos, es kā vecāks arī iemetu to savu viedokli, bet es nekad necenšos viņu pārliecināt, ka, ai, nē, šitā nedara, šitā būs slikti. Es izsaku savu viedokli, es tā nedarītu. Es tā taču nedarītu, jo es zinu, ka būs baigās ziepes, ja tā darīs. Bet tu vari pamēģināt. Nu, pamēģini, izbaudi pats tās ziepes. Un tas ir arī, nu jā, tas laikam ir bijis tas atslēgas tāds moments, kad uzticēties. Uzticēties bērnam līdz zināmai robežai. Nu, vecāks jūt, kur ir tā sarkanā strīpa, kas var kaitēt veselībai un šim te, bet arī tev ir jāļauj viņam uzkāpt augstā kokā un nokrist zemē. Tas ir jāļauj. Tas ir kaut kā tā, ir pretrunā ar mūsdienu, tā kā, teiksim, tā bērnu drošības noteikumiem, ka tā nedrīkst darīt, bet es vienkārši esmu sapratusi, ka tas tomēr ir, ja tu viņam neļausi to izbaudīt, viņš vienalga, te, ka tu būsi tālāk, te, ka tu to neredzēsi, viņš to izdarīs. Labāk, lai viņš to izdara kopā ar tevi. Un, nu jā, tas ir stāsts arī par mācībām, kad ļaut viņiem kļūdīties, tas ir tas, ko es jau teicu, kad ļaut kļūdīties, ļaut nopelnīt to četrinieku. Izbaudīt, ka tas ir mans četrinieks, un tad nākamā reizē saņemties un varbūt dabūt jau sešinieku, un tad vēl, te būs atkal, es jau zinu, ka tu gribi jautāt, kā to panākt. Vienkārši uzticoties. Man citas atbildes nav uzticēties, ļaut viņam brīvi to izbaudīt. Tā ir tā uzticēšanās un brīvība, apusējā. Tas ir man liekam vienīgais tāds kaut kāds tāds, ko es varu teikt, ka tas laikam vislabāk strādā. Nu, reku, tas jau ir, kad tālmācības būtībā, ko mēs iegūstam no tā šī te visa, kā mēs pie tā nonākam, ja mēs viens otram uzticamies, bērni uzticās mums, ka mēs būsim līdzās, mēs viņus sapratīsim arī tad, ja viņi kļūdīsies, un mēs kā vecāki dodam viņam brīvību, šo te brīvību izbaudīt arī netik foršās lietas un, protams, līdz tām sarkanajām robežām. Un, jā, šīs te mācīties, man likās tik ļoti, tas ir tas iegūms, ko es izbaudīju pirmajā gadā, tā kā mēs sākām mācīties, es sapratu, ka mans bērns mācās 6. klasē, bet viņš nemāk mācīties. Baigi dīvaini izklausās, viņš jau ir tā kā liels 6. klase, bet viņš vispār nesaprot, ko nozīmē mācīties. Viņš gaida, kad viņam tagad pateiks, tagad dari to, tagad dari šito. Tagad attaisam burtnīcu, tagad pierakstam, tagad mēs mācījāmies to un to. Un pagāja kaut kāds pusgads, kad viņš saprot, ka mācīties tas ir vairāk tā kā izzināt. Tas ir tā kā pirmais solis jau kaut kādām tādām studijām, tādām, kad, man liekas, tālmācība arī iedod šo te pirmo mazo, tas ir tā kā tāds studenta bērnu dārs, jāsaka tāds, kaut kas tāds, man liekas, tāds, nu, ka viņš mācās, viņš mācās meklēt materiālo sev svarīgo informāciju, un tas ir studēšanas pamatprincips, ka tu mācies atsijāt to, ko tev tiešām vajag, ko tu vari tā kā vieglāk palaist, un protams, atkal, tie visi tie pārējie plāna punkti, un tad ir šīs te, ko mēs tā kā visvairāk izbaudījām, kad it īpaši meitai tas bija ļoti, kad rodas pārliecība par sevi, ka es varu. Es vienreiz kļūdos, es otrais kļūdos, es saprotu, ka neviens par mani neierēts šī momentā, ja es kaut ko nepareizi izdaru. Nav nekas traks, ja es kaut ko izdarīju nepareizi. Piemēram, tas pats tāda nianse aizsūtīts darbs, viņš tā kā nav aizgājis. Ok, šoreiz nav aizgājis, tu sazinies ar skolotāju, izrādās pēc nedēļas, tu sazinies ar skolotāju, viss nokārto, viss tur kaut kā jūs tur tiekat galā. Un tu to izdari pats, un tev rodas šī pārliecība par sevi, un tas nav saistība tikai ar mācībām, tas ir vispār kā personībai rodas šī pārliecība par sevi. Baudīt šo te brīvību, ka tu vari izvēlēties ceļus, kā tu mācies, kur tu mācies. Tādā veidā tu iemācies arī patstāvību, ka tu pats vari visu šo te kontrolēt, izvēlēties un visu. Un, protams, tu attiecīgi, ja tu pats esi baudījis šo te brīvību un pats esi izvēlējies savu ceļu, tu pats arī esi atbildīgs, tu vairs nevari novelt atbildību. Vai man skolotājs, es tur nedzirdēju, kāds man tur bakstīja no muguras vai kaut ko tādu. Tu pats uzņemies atbildību. Un tas tā kā iet jau,
Nu, tie ir tie trīs, manuprāt, tie trīs vaļi, uz kuriem balstās vispār tāds. Nu, ja tu gribi būt tāds normāls cilvēks, normālā cilvēka sabiedrībā, tie ir tie trīs vaļi, kas ir tā kā. Jā, nu, beigās es varu pateikt tikai paldies, ka esat. Paldies, ka esat jūs kā komandas skolotāji un vadība, un paldies īstenībā vecākiem, kas ir šī skolā, jo te vajag spēcīgā komanda. Man tas būtībā šī svētā trīsvienība, skolēns, vecāki un skola, nu, tas ir, es nezinu, es vienkārši par jums panoju. Es nezinu, man ir ļoti grūti, droši vien, ka es neatbildēju uz taviem jautājumiem, šiem te, kurus tu biji tā kā nolicis, ja, uz kuriem ir jāatbild, jo uz viņiem tiešām ir ļoti grūti atbildēt konstruktīvi, uz viņiem var atbildēt emocionāli kaut kādā veidā, bet uz viņiem ir grūti pateikt kaut kādas konkrētas darbības vai konkrētas metodikas. Nu, nav mums dienas režīma. Mēs varbūt vispār esam vairāk tādi vecāki, kas tā kā gan iz unschoolingam varētu gan rīzē pieslieties. Jā, viens mans bērns ar citu 2 gadus ir izbaudījis pilnīgi unschoolingu 2., 3. klasē. Viņš negāja skolā, viņš vispār nemācījās, bet viņš tajos 2 gados iemācījās viņš izaudzēja savu vīrišķo mugurkaulu. Un tagad viņš ir armijas virsnieks. Ja? Un tas ir tik forši, kad tas ir tāds, kad īstenībā jā, tu ļauj viņiem brīvi augt, bet esot līdzās.